Tik tālu nu esam atbraukuši. Tagad pat Latvijas viducī Taurupē tās spožās tauris nav saklausāmas. Tik vecās pasūbējušās skaņas, taustās un šūpojās, skumji kā atmiņas par pagājušo godību. Taurupes pagasta vecjaužu saimniece Anna Ozols. Kopj kazas un atmiņas. Kūci sabrukuši, klēci sabrukuši, viss sabrucis. Nu, kaut kāds laiks, nav kas labu. Anna Ozols atceras vecos labos laikus un mammas brālēnu Vilhelmu Purvīti, kas šeit dzimis un audzis. Bet vispirms par kazām. Un īsti paus ruden, ka nāk ziemā tie mazie, 2 nedēļu tos mazos pa istabu glabāja. Nu, tāpēc, ka viņi nesalst. Un kazu slauc un dod viņiem pienu. Nu, nedēļu jau var noturēt, tad ir labi. Bet, ka nāk 2 nedēļu veci, tavā istabā nevar valdīt. Tad ir uz krēsliem un galdiem un visur augšā un tad tik taisies, kā tiek uz kūti. Šausmas viņiem. Vecjaužos ir Vilhelma Purvīša muzejs. Šeit skatāmas tikai Purvīša un Rozentāla skolnieku bildes. Paša Purvīša darbi, diemžēl, reprodukcijās. Kāda tad ir dzīve muzejmājā? Pirmos gadus es pilnīgi istabu neslēdzu. Jā, kāds nāk, istaba bija neslēgta, lai nāk un skatās. Man tev tās kazas ir tā pieraduši, ka viņš visur nāk līdzi. Vienalga. Jā, tur istabā viņš nāk līdzi. Neko viņam nevar izdarīt. Nu, visur pakaļ. Olga Kļaviņa no Ķīpenēm vairs netic ne jaunām valdībām, ne labākai dzīvei. Un kā gan lai tic? Pirmo reizi iedeva zemi, nu iedod atkal. Nu, 3 gadi jāsaimnieko, bez maksas sasaimniekoja, sapirku zirgus un viss mašinas, viss. Šodien viņam tāds ar kaut ko jādo viss, jādo sēkli, jādo zirgi, jādo lopi. Tīrs paliku. Nekā viena gotiņa palika, sauli. Nu, otrais atkal man iedod to zemi. Es skatos, tas nav riktīgi, tas akts bez termiņa, bez maksas lietošanā. Nu, šodien paņem, iedoja rītā paņem, un tā viņš bija atsvērta aktu un sauli. Ko tas? Es jau 2 reizes spērienu dabūju, vēl 3. reizi spērienu gribu. Nē, man nevajag, ne man tavu zemes vajag, ne man. Vai dien, lai viņas valsts būtu paspērs tos komunistus. Pakārtājas kreisās kājas sātānas. Viņi tik grib dzīvot, bet otram ne. Grāmala tu nedrīkstēja nopļaut. Oi, dieniņ. Nu, labi, ka tā gova vēl bija, tad to govu paslauc un to kartupeli ēdi. Nu, to maizīt ar, jāsaka, 100 rubļu kukulīts Rīgā brauci. Atak nekā nebija. Nu, tāpēc gan velts atradās. Atradās desas, atradās gaļa, atradās sviests, atradās siļķis. Jā, tu miltus ņēmi, tev jāņem bija vecā siļķu burņčika klāta. Un jā, tu neņem, ne. Tagad ne siļķis, nekā nav vajag. Tīrs, kur viņš palicis ir. Man liekas, ka tie laiki, kas agrāk bija Ilmaņa laikā, ka tāda laika nebūs. Nevar to sasniegt. Varbūt, kad es nosprākšu, varbūt, ka viņš sasniegs pa 50, 60 gadiem, bet ne tik ātri.
Grūti gājas arī Almai Vērzemniecei no Vērzemniekiem, bet viņa vēl smaida. Prātīgi sverot šķiet, ko vairs rauties. 5 bērni izaudzināti, augstās skolās izmācīti, aicina mammu pie sevis uz pilsētu. Bet nē, Almas tantes prāt bez zemes dzīvē nav jēgas. Savādi, ka šī mīdītā un smietās zeme vēl glabā dzīves jēgu. Vēl savādāk, ka locītie un mocītie zemnieki vēl glabā dzīves prieku. Protams, arī atmiņas rūgtas, kā katordznieka vira. Almas tantes vīrs tika izsūtīts 44. gadā. Kad cēla to Komsomolsku, darbos viņu sūtīja, pie baļķa pielika 8 līdz 15 cilvēkus, lai velk. Tētuks saka, es gan viņam pateicu, es nevilkšu. Es nevilkšu to baļķi, vai ne? Jo tie, kas vilka gunīt, otrā rītā izraka tādu tranšeju, un ar traktoru novilka pēdējo skrandu, iemeta iekšā un aiztaisīja bedricietā. Nu tā, vai tā vairs ir cilvēcība? Te jau jāsaka, tev Staliņu vajadzētu, es nezinu, ja viņš vēl būtu dzīvs, tad viņu vajadzētu pašu dzīvu atprakt bedrē. Vīrs atgriezās 49. gadā. Tā gadā no Taurupas izsūtīja 17 ģimenes. Cilvēkus saveda ciemu padomē. Dažam kaut kas bija līdz, dažam nebija nekā. Salika viņus mašīnās, no šejienes ar mašīnām veda uz Rīgu. Aizvest to mājas, tukšas, zirgi zviedza, govis bļāva, jo nebija laikas viņas kop. Suņus ņēma pēc tam mileči no šāva, jo skrēja apkārt gaudodami. Vai atgriezīsies aizgājusī godība? Mēs visi esam vienādi, kā mūsu vadītāji, ko mēs esam ievēlējuši, kā zemnieks iejūt savu zirgu arklī, lai viņš ietu taisnu līniju, un ja mēs būsim taisni, taisnība uzvarēs, un nedarīsim neviens otram pāri, tad mūsu zeme un mūsu tauta, un mūsu tautas brāļi dzīvosim laimīgu dzīvi, kā dzīvojam Ulmaņu laikā. Almas tante, bet varbūt būs vēl labāk.